Labdien! Esiet sveicināti Dieva namā. Mēs šodien nākam kopā mūsu ierastajā dievkalpojumā un arī iededzot šīs sveces, pieminot pagājušās nedēļas traģēdiju, ievainotos un bojā gājušos bērnus mūsu pilsētā. Un mēs sākam šo dievkalpojumu Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Tas Kungs ir ar jums. Nāksim Dieva priekšā 65. psalma vārdos. Tev pienākās slava Dievs Ciānā, kas solīts tev tiks izpildīts. Kad vaina mūs nomākusi, vai tu apklāsi mūsu pārkāpumus? Kaut mēs gūtu sātu no taviem labumiem, tavā namā, svētajā templī. Tu kalnus uzcel ar savu spēku, tu apjozies ar varenību. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Mēs dziedam pirmo dziesmu.
Svētie raksti šajā rītā atkal atgādina labo, ko gribam, mēs nedarām, bet ļauno, ko negribam, to mēs darām. Vienosimies grēku sūdzes lūgšanā. Visuvarenais Dievs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas. Tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā saņemat iepriecinājumu un mieru mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnā, tad sekojot viņa pavēlei, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Gods Dievam augstībā. Lai slavā Dievam ir un gods par viņa žēlastību. Vairs negaidām mūs par gaisots, bet Tēva mīlestībā. Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts, un naidām nav vairs varas. Klausīsimies evaņģēlija vārdos, kas mums ir doti šai dienai, sekojot mūsu perikopēm. Lasījums no Mateja evaņģēlija 12. nodaļas. Tajā laikā Jēzus kādā sabatā gāja caur labības laukiem. Viņa mācekļi bija izsalkuši, un tie sāka plūkt vārpas un ēst. Bet farizēji to redzēdami sacīja viņam: redzi, tavi mācekļi dara, ko sabatā nav atļauts darīt. Jēzus tiem sacīja: vai tad jūs neesat lasījuši, ko darīja Dāvids un tie, kas ar viņu bija, kad tie bija izsalkuši? Kā viņš iegāja Dieva namā un ēda Dieva priekšā liktās upurmaizes, ko neklājās ēst nec viņam, nec tiem, kas ar viņu bija, bet vienīgi priesteriem. Vai neesat lasījuši bauslībā, ka priesteri templī sabatā pārkāpja sabatu un tomēr ir bez vainas? Bet es jums saku, šeit ir kas lielāks par templi. Ja jūs saprastu, ko nozīmē gribu žēlastību, ne upuri, jūs nenosodītu nevainīgos, jo cilvēka dēls ir kungs pār sabatu. And I apologize to our usher Nancy that I went into autopilot and read in Latvian. Nancy, please come up front and let's hear it in English too. Draudzi, jūs varat lūdzu apsēsties. Gospel of Matthew, chapter 12, verses 1 through 8. At that time, Jesus went through the grain fields on the Sabbath. His disciples were hungry and began to pick some heads of grain and eat them. When the Pharisees saw this, they said to him, "Look, your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath." He answered, "Haven't you read what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God, and he and his companions ate the consecrated bread, which was not lawful for them to do, but only for the priests. Or haven't you read in the law that the priests on Sabbath duty in the temple desecrate the Sabbath and yet are innocent? I tell you that something greater than the temple is here. If you had known what these words mean, 'I desire mercy, not sacrifice,' you would not have condemned the innocent,
For the Son of Man is Lord of the Sabbath. Amen. Alleluia. Mēs izlūdzamies Dieva žēlastību, viņa palīdzību mums saprast svētos rakstus, kas doti šai dienai, viņa vārdu, jo Dievs tavs vārds bija patiesība, tas ir patiesība un paliks patiesība mūžīgi. Āmen. Šodien mums ir doti vārdi no Mateja evaņģēlija 12. nodaļas, kas runā par mūsu atpūtas dienu, mūsu sabatu kristīgajā tradīcijā svētdienu. Jēzus saka, ka tas, ko mācekļi dara šajā dienā, sabatā, ejot cauri kviešu laukam, labības laukam, ir lielāks nekā tas, kas notiek templī atpūtas dienā. Upuru pienešana, tātad, ko priesteri, ko bauslība prasa pēc likuma.
Likums aizliedz sabatā plūkt graudus, kā mēs to saprotam no lasījuma, un prasa, ka ir jāpagatavo ēdiens jau pirms sabata, lai nenokļūtu šādās situācijās. Un tomēr Jēzus ļauj izsalkušajiem mācekļiem plūkt graudus, pārkāpjot ierasto, ļaujot būt nevis mierīgiem, atpūšoties, bet gluži pretēji nemierīgiem. Varbūt mums visiem šodien ir vajadzīgs nevis sabata miers, bet nemieris. Esmu pārliecināta, ka reti kurš šodien Minneapolē jūtas pilnīgi mierā ar Dievu. Šī diena, atpūtas diena, kristīgajā tradīcijā svētdiena, kā minēju, manā sirdī noteikti ir nemierīga. I will continue in English. Our reading today from the Gospel of Matthew, chapter 12, is that Jesus walks with his disciples through the field of wheat, and they're picking up grain to satisfy their hunger. And it is Sabbath, day of rest. Today is also our day of rest, our Sabbath. It should be day of rest, the Sabbath. And I wonder how many are able to rest today in Minneapolis, Twin Cities, who experienced tragedy at the Annunciation School last week. How these children and these families can find rest. How parents of deceased children can find rest. Will they ever? In the Gospel, Jesus mentions that what disciples are doing on the day of Sabbath is bigger than what is happening in the temple on the day of the rest. Sacrifices are practiced and required by law. Law prohibits on the day of resting to pick grains, apparently. It is law to prepare the meal before the day of rest, before the day of Sabbath. And here Jesus lets hungry disciples to pick grains, to go against the usual, to be restless. I wonder if we all may need some restlessness today. It is hard to think that there could be people in Twin Cities that would find rest in God this day. Today, day of rest, in Christian tradition, Sunday, today for me it is very restless. Because we also are hungry. We also pick our little grains of hope, hoping that these little kernels would satisfy, at least a little, and give answers to our questions. Questions that have grown like a big field of wheat. Many stalks with even more grain on top of their waving wheat ears. What would satisfy your hunger today? I mean, not literally hunger, but what would satisfy you that you may feel fed enough to send children and grandchildren to school in peace, to go grocery shopping in peace, to go to a club with friends to dance and enjoy life as you are, to sit and watch TV in your home and know there will not be random drive-by shooting, injuring your partner or spouse or a child. What would satisfy your hunger, knowing there is peace in Gaza, in Ukraine, in other places in the world? What would satisfy your hunger,
When you go Christmas shopping in a bazaar with a lot of people outdoors and there are no cars running into a crowd, these are all places, situations where we have felt hunger for answers and action. Maybe what Jesus let his disciples do was also about how to satisfy the hunger. They must have been very, very hungry if Jesus let them pick tiny grains of wheat to satisfy their need for food and overstep a rule of the usual, and rule what was the norm. And he gives answer to those who are so willing to protect the law, to carry their rights on as usual. Those who are in power in his day, that there is something much bigger than temple, than one place, one group of people who were allowed to overstep in their place of power. People who rebuked came from this place of power, who protected the power and dismissed any need for change, dismissed any need for human understanding, that people were going hungry. Yes, on Sabbath. And Jesus says, here is happening something more than what is happening in the place of power, in the temple. I tell you that something greater than temple is here, in this field. If you had known what these words mean, I desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned the innocent. What do you make of Jesus' words? I hear Jesus saying something greater than you desire for keeping your power as usual is happening. Something greater is happening than you desire for keeping your power as usual. Innocents, children, and adults are being condemned by a desire of a powerful group that wants to keep things as usual in its power, forgetting that more and more hunger is created for grieving souls in our city, in our country, and forbidding them to satisfy a need for peaceful living for these children and adults. How much longer can we carry this hunger? I hope that we are restless today. I hope we are willing to overstep the usual. It happened yet again. It was crazy person. It was act of violence. It was unbelievable hate. Prayers for all who lost their children or adults. How? We cannot go as usual. But how should we go forward? Because hearts are broken. Our hearts of parents who lost their children, those who've been wounded. How do we go forward? Hearts, souls, lives are broken, and they are full of hunger and thirst till day when we know that those in power will listen beyond what is the usual, beyond the rights of groups who want to do nothing about our hunger and thirst. I know God is in the midst of unthinkable. God is the light in the darkness. But it is us in whose hearts grace must find stronger voice. Because here is going more, something greater than what is happening in the temple.
place of the powerful presence that temple is. Jesus says, I tell you that something greater than the temple, all the rules, everything that represents the law, everything that is powerful, something greater is happening here, in this field. This field. If you had known what these words mean, I desire mercy, mercy, not sacrifice, you would not have condemned the innocent. So it is our responsibility to carry the grace, to carry the mercy, not to stick to the usual words when something like this, as happened last week at the Church of Annunciation, and has happened so many times before in this country. It is words of grace and mercy, not sacrifice, that should be planted deeply into our hearts and in hearts of those who carry power. I hope you're restless enough to bring the change any way you can. Amen. Kad esam dzirdējuši Dieva vārdu, un kad zinām, kam ticam, apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā. Trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Lūdzu, sēdieties. Šis ir laiks ziņojumiem draudzēji. Kā jau jūs redzat, šodien ar aizdegtajām svecēm mēs pieminam gan bojā gājušos, gan ievainotos bērnus, pieaugušos, mātes un tēvus, brāļus un māsas, pavisam netālu arī no mūsu baznīcas Annunciation katoļu skolas saimi. Un paldies arī jums visiem, kas esat vēl pielikuši atsevišķi klāt savas svecītes. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, gaisma nāca pasaulē, un tumsa nespēja to uzveikt. Draudzes lūkšanā pieminēsim viņus īpaši. Nākošais dievkalpojums nākošajā svētdienā mums būs pirmais, neparasts, interesants, dzīvnieku un mājas mīluļu svētīšanas dievkalpojums. Parasti oktobrī pirmajā svētdienā ir sestdienā patiesībā šogad iekrīt. 4. oktobrī ir Svētā Asīzes Franciska diena, un kā mēs zinām, viņš ir aizbildnis pār visu radību, visu dzīvo, kas ir, un mēs apzināmies, ka mūsu mājas mīluļi arī ir ļoti liela daļa no mūsu dzīves un ģimenes. Norādes par to, kur un kā tas sāksies, dievkalpojums sekos nākošajā nedēļā e-pastā, kā arī tajā pašā svētdienā, nākošais svētdien, notiks draudzes dārza svētki, šeit pat blakām ar draudzes pikniku. Par to gādās draudzes padome un arī dāmu saime.
Mēs šodien sakām paldies par ziediem altārī, vai mums ir īpaša pateicība par tiem? Tad mēs sakām paldies mūsu mīļiem ziedu gādātājiem, droši vien Laimai un pārējiem pērminderiem. Mēs šodien sakām paldies Birutai Sprūts par mūziku dievkalpojumā, kamēr Guna arī atpūšās šodien. Paldies mūsu pērminderiem Nancy, Vairim un Viktoram arī par video. Arī vēlos atgādināt, ka būšu atvaļinājumā no 8. līdz 18. septembrim un dievkalpojumu 14. septembrī vadīs jūsu visu iemīļotais un arī mans iemīļotais Dave Folkerts. Šķiet, šie ir visi ziņojumi, un mēs turpinām ar nākošo dziesmu un dāvanu saņemšanu. Vērsīsim savas sirdis uz Dievu, lūdzot par baznīcu, pasauli, sevi un citu vajadzībām. Mīļais Dievs, mēs priecājamies, ka esi devis mums pasauli, kas ir pilna taviem brīnumiem, kuros dzīvot un augt. Radību, kas runā par tavu varano spēku,
pērkona dārdoņā, viļņu šalkās un stāsta par tavu lēnprātību, lēna vēja čukstos un putnu dziesmās. Kungs, mēs lūdzam. Mēs priecājamies, ka tu staigāji pa šo zemi tāpat kā mēs to daram, tavā dēlā, Jēzu Kristu, ka viņš piedzima, tāpat kā mēs, kā bērniņš, ka viņš auga, piedzīvojot ģimenes kāpumus un kritumus un kopību ar savējiem, ka viņš parādīja spēku vājībā, autoritāti pazemībā un kalpošanu upurī. Kungs, mēs lūdzam. Mēs pateicamies, ka tu nepieļāvi, lai nāvei ir pēdējais vārds, un iedvesi dzīvību, mīlestību un dzīvesprieku mācekļu sirdīs un dvēselēs, kuri baidījās, ka ir pamesti. Devi viņiem drosmi un ticību būt taviem ļaudīm šajā pasaulē. Kungs, mēs lūdzam. Šodien īpaši aizlūdzam par visiem, kas cieš no traģēdijas Annunciation katoļu draudzē un skolā mūsu pilsētā. God of resurrection, we remember before you those who have died at Annunciation Church and School in Minneapolis. We commend them to your eternal love. Grant healing and wholeness to the survivors who are wounded or traumatized, and restore all those spirits affected by such violence, that we may serve as your arms of care to those in distress, we pray. Make us instruments of your peace, God of righteousness. You have laid on our elected leaders the responsibility to protect our land, strengthen their devotion to our common life, and guide legislatures to enact policies that address our plague of gun violence. That our government may support our search for domestic harmony, we pray. Make us instruments of your peace, God of compassion. We give you thanks for first responders, for police officers, firefighters, EMTs, and all who offer compassionate aid in situations of tragedy. Keep them safe from harm and give them courage and sound judgment as they act. That we may join in support of those who risk their lives for others, we pray. Make us instruments of your peace. Amen. Mēs turpinām lūgt par visiem, kas pasaulē dzīvo nemierā un bailēs, varmācībā, vientulībā, tiem, kas pasaulē cieš dabas katastrofu dēļ. Sargā, vadi, uzturi taisnību un patiesību visur pasaulē. Sargi un dod uzvaru Ukraiņu tautai. Dziedini mūs, dziedini pasauli. Aizlūdzam par Kristus baznīcu plašā pasaulē, par mūsu lelpu pasaulē, paceļam savās lūgšanās ikvienu draudzes locekli, dziedini slimos, dod mieru sērotājiem. Vadi bērnus, jauniešus, vecākus, stāvi klāt tiem, kam dzīves pārmaiņas. Turpini priecināt katru, kam sokās, ved mūs katru arvien tuvāk sev, tuvāk Jēzum Kristum. Kungs, mēs lūdzam. Un dzirdi mūs, Dievs, kad svētajā garā līdz ar visiem taviem ticīgajiem lūdzam, kā tavs dēls mums māca. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis un domas, Jēzu Kristu. Āmen. Pateiksimies Dievam par šo laiku kopā, viņu pielūdzot.
Kungs, tavs gars ir pār mums šodien un vienmēr. Dod, lai nesam labus augļus tavai valstībai, kur visi ir tavi mīļie bērni. To lūdzam caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu. Mūsu Kungu. Amen, amen. Dievs, Kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Dievs, Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Dievs, Kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev savu